Maijā dārza darbi ir daudz. Nāc līdzi un pastāstīšu 5 lietas, kas tev noteikti noderēs, lai tie būtu efektīvāki. Maijs ir lielais stādīšanas laiks, un, lai augs justos labi, pamatmēslojumā iesaku likt 2 lietas – organisko mēslojumu, piemēram, granulētu sviestu mēslu un komplekso mēslojumu, kas satur NPK un mikroelementus. Neaizmirsti, ka mēslojums ir jāierušina augsnē un to neatstāj vienā punktā. Pērkot vasaras puķus, piemēram, kā pelargonijas, atceries, ka nogriezt pirmo ziedu ir labs darbs, un ja tev ir žēl, tad ieliec to vāzē un priecājies par to vāzē. Tas nepieciešams tāpēc, lai augs fokusētos uz sakņu attīstību, nevis uz ziedu veidošanu, un tūlīt drīzā laikā jau rezultātos ir daudz bagātīgāk un foršāk ziedēšana. Neaizmirst, ka augļu koku ziedēšanas laikā tos nesmidzina ar vara preparātiem. Vara preparātus lieto pirms vai pēc to ziedēšanas, lai netraucētu ziedputekšņiem aptiksnēties. Maijs ir labs laiks, kad veidot oglājus un augļu kokus, jo šobrīd mēs redzam, kādi ir bijuši ziemas bojājumi. Piemēram, šai melenei šie ir dzīvie saplaukušie zari, un šie ir tie, kas jāgriež ārā, jo tie vairs neplaukst. Esmu Julija, kurš dārza eksperte, un piesako, lai uzzinātu vairāk par dārzlietu. Tiekamies!